kā, viņi jau man sūdzās arī, tas koridorī notiek. No. Viņi tur iet, kur mums tā apsaukā, kur mums šitā, jūs tur mums par Kremliniem saucat. Es prasu, kurā brīdī es kaut vienu nosaucu par Kremlinu. Jūs gan man esat saukuši par gaisnīgi vienu. Kāpēc cilvēki sako politikai? Atbildes var būt dažādas. Tās var atšķirties no tā, kādā laika posmā mēs šos jautājumus uzdodam. Tagad ir novembris, un visticamāk sabiedrība varētu pateikt, tāpēc, ka visiem mums ļoti ir mīļa mūsu valsts. Mēs negribam būt vienaldzīgi pret valsti, tāpēc sakojam politikai. Tomēr uzdodot šo jautājumu, citās reizēs man, piemēram, atbilde ir, man vienmēr ir interesējusi politika, un es tai sekoju līdzi, tāpēc tā es vairāk varu izprast to, kas mūs visus skars rītdien, parīt un aizparīt. Tas ļauj prognozēt apstākļus, notikumus, plānot arī savas personiskās rīcības. Antoņina, šodien es vēlējos tevi novembrī uzaicināt uz pirmo mūsu sarunu divu iemeslu dēļ. Novembris ir tāds laiks, kad visa uzmanība, mēdīju uzmanība tieši Saeimai. Ja citus mēnešus vairāk sako līdzi valdības darbam, Sīliņai, viņas ministru kabinetam, tad kāpēc novembrī Saeimai? Tāpēc, ka Saeimai nonāca valsts budžets, un šī Saeima ir, rāda visticamāk priekšzīmi, visticamāk tā viņa sola, jūs solat, ka šoreiz Saeimas deputāti to budžetu projektu tā riktīgi parevidēs. Un līdz ar to visas kameras ir šobrīd uz Saimu. Un Saeima vairs nebūs tāda balsošanas mašīna, izskatās, ka būs īkšķīši augšā lejā. Būs interesanti. Un vēl viens iemesls, kāpēc, Antoņina, tu gribētu es tevi uzaicināt uz šo pirmo sarunu, jo man šķiet, ka tu varētu būt viena no tām, kuras zina visvairāk tādas aizkulises, kuras es tev labprāt šodien pajautāšu, ko politiķi runā, apspriežās Saeimas starpbrīžos, Saeimas koridoros, varbūt Saeimas pīpētavā, kur tu neesi. Līdz ar to šodien saruna ar Antoņinu Ņāševu. Antoņina Ņāševa dzimusi 1988. gadā ir Latvijas politiķa un izglītības eksperte, kura lepojas būt no Zolitūdes. Viņa absolvējusi Rīgas Zolitūdes ģimnāziju un ieguvusi maģistra grādu sociālajā politikā Londonas ekonomikas skolā. Strādājusi arī par ekonomikas un sociālo zinību skolotāju. Viņa ir viena no partijas progresīvie dibinātājām, bijusi valdes locekle un līdzpriekšsēdētāja. 2020. gadā viņa tika ievēlēta Rīgas domē, bet 2022. gadā Saeimā, kur kļuva par Saeimas priekšsēdētāju biedri. Varētu vispār teikt, ka es biju līdzpriekšsēdētāji, kad mūs ievēlēja pirmoreiz Rīgas domē, un tad, kad mūs ievēlēja Saeimā. Tad tu arī biji? Nu, jā. Okay. Kurš tad ievēlēja? Kura vadība mums ievēlēja Rīgas domē? Labi, otro reizi Rīgas domē bez manis jau. Antoņina, kā es tev pieteicu, man tiešām interesē, kas notiek Saeimā. Un, protams, Saeimā visi ļoti sekoja līdzi tai vēlējai sēdēji. Un šobrīd es nevēlos tirzāt, kāpēc kurš balsoja, kādas bija motivācijas par šo konvenciju. Bet jūs tur prezidijā visi tā sēžat. Mieriņas kundze, tu, Jānis Grasbergs, arī Smiltēns. Un tad es tā aizdomājos. Jūs ejat uz tribīni, izsakat ļoti tādus kvēlus, daži saka pat aizskarošus vārdus, motivēja, pasakat, kādi jūs motīvi šam balsojumam. Un tad jūs tur aizmugurē kaut ko ik pa laikam sačukstaties. To mēs redzam, skatoties jūsu Saeimas sēdes. Tad jums tie ilgie pārtraukumi, man liekas, pusstundu, dažreiz pat stundu jums tie pārtraukumi Saeimas sēdēs ir. Ko jūs runājat? Jūs taču esat kolēģi. Jūs viens otram uzbrukat, tā kā debatēs. Un ko jūs runājat? Piemēram, es iedomājos Smiltēns Edvards. Viņš ir bijis iepriekš sociālliberālas partijas viens no līderiem, dibinātājs, kad viņš bija ļoti gados jauns cilvēks, sabiedrība ciptē politikai. Tad viņš bija vienotības deputāts, ja nemaldos. Vēl kaut kāds viņam tās politiskās gaitas bija. Un šobrīd viņš ir paņēmis tādu ļoti konservatīvu,
pieejamību, savu motivāciju, kāpēc viņš ir tās saucamās konvencijas denoncētais. Ko Edvards stāsta tādās aizkulisēs? Kāpēc viņam tāda stingra nostāja tagad? Jāsaka godīgi, īsti par šo jautājumu mēs mazāk runājam. Tiešām? Bet tas ir tavs jautājums ļoti pareizi. Mēs tur sēžam, it kā esam kolēģi, mums ir jārunā, bet, manuprāt, tad, kad Stambula aizgāja jau nopietni, nevis tā kā sākumā, tad bija tāds brīdis, kad mēs īsti prezidijā negribējām savstarpēji sarunāties. Tas aizgāja tik tālu, jo, manuprāt, pirms tam vairāk bija hi-hi-ha-ha, tur kaut kāda LPV priekšlikumi, aizgājuši tur par karogiem, tur bija par praida dalību aizliegumu nepilngadīgiem, tad bija par vēl kaut kas tāds par dzimumu, kaut kas tur bija tāds. Jūs taču smējaties tur par jokiem, par toaletēm, kā tur katrs varēs vīrieši iet sieviešu toaletēs un jā, manuprāt, tas bija līdz precīzi. Tie bija visi joki ļoti līdz tam brīdim. Nu, labi, mēs mūsu 3. stāvā, kur prezidijas ar saimā, mēs arī, kā mēs smējamies, nomainījām toaletes uz nebidārām toaletēm. Kā vienkārši, tas nozīmē rakstīts WC virsū, ja visi sieviešu vai vīrieši. Īstenībā šobrīd pat nav WC rakstīts, vispār ir durvis. Jā, kā mēģina uzminēt, kas tur ir. Bet es teikšu, vienkārši tu tagad prasi tieši pēc Stambulas, bet Stambula bija tas brīdis, kad vairs nebija smieklīgi. Tādā ziņā tik Mieriņas kundze, piemēram, Saeimas priekšsēdētāja, viņa pirmajās reizēs pat nebalsoja. Viņi varēja just, ka viņi arī atbildot mēdījiem, viņi jutās nedaudz nērti. Bet arī Smiltēns, manuprāt, izvairījās. Viņš jau vienu brīdi viņš jau ir ārlietu komisijā. Un ārlietu komisijā tur jau tikai 7 balss vai kaut kā tāda. Tur gan viņa balss būtu no svara īstenībā. Un tad mēs arī mēģinājām līdz ar to runāt. Es saprotu, visi krustām šķērsām, arī starptautiski cilvēki, teiksim, Edvardu uzrunāja tiem, kam ir kontakti. Viņš jau visu laiku atsaucās uz vēstniekiem. Saka, vēstnieki tur runā šo, vēstnieki šo. Nu tad arī līdz ar to vēstnieki ar viņu runāja, manuprāt. Bet jums ir tās prezidijas sapulces. Jūs lemjat par Saeimas dienas kārtību kopā. Jūs taču runājat, tā līdz cikiem, piemēram, mēs šokar skatīsim, vai beigsim 9, vai beigsim 1, un tā tālāk. Tiešām. Pirms tam, es tev saku godīgi, pirms tam, mēs varējām tur runāt, tas ir no jums atkarīgs, tur opozīcijas, cik ilgi runāsim, ha-ha, un tā tālāk, tad skatīsimies. Bet es tev saku, Stambulas pēdējie, tie 3 nedēļas, kas bija pēc pirmā lasījuma vai pat, manuprāt, pēc nodošanas, un tad, kad bija skaidrs, ka ZZS plāno balsot, tad vairs nebija smieklīgi. Un tad īstenībā Daiga jutās tik nērti, ar katru sākumā viņa ļoti nērti jutās, tad viņa mēģināja pat tik tālu, ka prezidijas sēdē oficiālā nedod runāt. Līdz galam man, ne Zandai, kas vispār nekad nav noticis. Vienkārši viņi mēģināja tikt vaļā no šī jautājuma. Tad mums aizkadrā bija pateikts arī, neesat tik emocionāli, kas tur jums ir. Nevajag pārspīlēt, bet vienlaicīgi varēja redzēt, ka viņi paši ir ļoti emocionāli par šo jautājumu. Un ar Edvardu vienreiz es runāju, es saku, kā tu beigās balsosi? Un viņš teica, manuprāt, ka komisijā viņš nav vispār balsojis, viņš tur nepiedalījās. Un tad es domāju, varbūt cerība. Bet tad pirms tam tādā pēdējā dienā jo pārtraukumos mums vienmēr kaut kas notiek. Pārtraukums, mums ir vai nu vēstnieku tikšanās, vai nu kaut kādas izstādes, vai nu kaut kādas komisijas sapulces. Es sen neatceros, lai būtu normāls pārtraukums vispār Saeimā, visu laiku kaut kur skrien. Piemēram, tajā trakajā dienā, kad bija 2. lasījums galīgais Stambulai, mums visi bija aizsisti tie pārtraukumi, un viens no tiem bija Lietuvas premjerministre, kur arī pateica. Un tad mēs tieši stāvējam tur premjerministra, gaidot Lietuvas premjerministrs, man vienā pusē ir Edvards, otrā pusē ir Daiga. Un es prasu, kas tad beigās būs, jo Daiga nebalsoja pirms tam, un Edvards teoretiski arī, jo mēs taču zinām, ka viņš īsti neatbalsta šādas lietas. Viņš arī tieši tā piekrīt arī daudz liberālāk vai sociāli atbildīgāk domājoši, nekā varbūt viņš grib izlikties. Bet viņi, tā arī saskatījās, kā balsosiet, tā kā vajag. Tad aptuveni tā. Bet, Klau, pēc tam, pēc tā balsojuma, mēs atceramies, ka bija šī parakstu vākšana, Mana balss LV iniciatīva. Tad tika pieteikts Doma laukuma pasākums ceturtdien, un tad pēkšņi pirmdien valsts prezidents nāca ar šo savu iniciatīvu.
Es skatījos progresīvos, kuri, pārnestā nozīmē, ka arī atver šampaniešus, tā kā uzvara, ka prezidents ir ieklausījies 10,000, kādu 10, vairāku 10,000, 60 un līdz pat 70,000 parakstījušos personu tādā viedoklī. Bet tev nešķiet tā, ka prezidents, teikšu, pieklājīgi nedaudz pasteidzās, jo vismaz arī es vērojot aizkulises, tādā weekendā, brīvdienās, kas bija sestdienas svētdienā, notika, zini, kad lielie investori, starptautiskie investori uzņēmēji vāca parakstus. Es zinu, varu pačukstēt, ka daudz no viņiem pat zvanīja gan šiem pieminētajiem, gan citiem kungiem un dāmām, tā kā cenšoties viņus vest pie prātas un runāt par to starptautisko reputāciju. Un man šķiet, ka es izteiktu prognozi, ka vismaz apvienotais saraksts, kas ir daudz maz pragmatisks politisks spēks, viņi saprata, ka viņi kaut kādā vienā brīdī ir daspēlējušies un ka viņi varētu mainīt viedokli. Īpaši, ja prezidents vēl paciesos, ja nemaldos, viņam bija 10 dienas laika apdomāt, lai izteiktu savu viedokli, ja viņš sagaidītu to domu laukumu pasākumu. Un tad tas balsojums, ja viņš notiktu šajā saimā, viņš būtu daudz tāds apzinīgāks, netik emocionāls. Un beidzot šis jautājums varbūt būtu slēgts. Šobrīd mēs esam to atkal pagarinājuši un sabiedrība it kā ir nomierinājusies, bet atlikts jautājums ir par kādu. Kā tev šķiet, prezidents nepasteidzās tomēr? Es kopumā domāju, ka viņš pasteidzās, bet es analizējot tagad atpakaļ gaitā droši vien. Tajā brīdī man īpaši likās, ka viņš steidzās, bet no otras puses tur tas loks iespējams bija ļoti, šaurs, tas laiks, kurā, saprot, arī no apvienotā saraksta un Nacionāla apvienībai, ja mēs tā padomājam, viņu vēlētāji ļoti dalīts jūtas, un tur atbalstītājiem. Protams, tas spiediens, tieši tā, un tas spiediens bija ļoti liels no tās puses, kura pēkšņi ieraudzīja, ka tas aizgāja, pilnīgi nobalsots viss un panika, un ir lielas problēmas, liels ziepes arī starptautiski viss. Bet tāpēc viņi bija samobilizēti, un samobilizēti bija arī uz to protestu. Bet tu jau nevar zināt, kas notiek, ja samobilizētos tas otrais gals. Un tas arī tas, kas, manuprāt, ar ko baidīja visu laiku arī un mēģināja steidzināt arī prezidents vai prezidentu kāds, bet ar to, ka tur vajag pēc iespējas ātrāk atrisināt vai vismaz kaut kā. Un piemēram, samobilizējoties otrai pusē, viņi jau arī teiktu, tev liekas, ok, labi, tūlīt atgriezīs atpakaļ, un mēs varēsim savādāk nobalsot. Un tad gan būtu uzvara, mūsu uzvara vismaz, protams, tad tur ir nolikts. Bet vai tu vari garantēt, ka būtu nobalsots noraidoši vai tiešām izstāšanos? Un tad domājot par to, es saku, labāk, lai ir atlikts, nekā nobalsots vēlreiz par izstāšanos, un tas tiešām notiktu. Tāpēc, ka es domāju, ka varēja samobilizēties arī tas otrais gals, kas sāktu sist viņus nepārdomāt, nemainīt viedokli. Un tas varētu beigās arī uzvarēt. Ka tur. Okay. Bet, Antoni, kad tu ienāci politikā, es ļoti labi to mirkli atceros. Kad ienāci politikā, drīzāk, kad kļuvu uz tādas publiskās skatuves. Pirmo reizi, kad tev ievēlēja Rīgas domē, palasot Twitter, kas tev pat tika rakstīts, arī Reiders 1-pret-1 jautājumu tev aicināja uz diskusiju Latvijas televīzijā un citas daudzas intervijas un tā tālāk. Es ļoti labi atceros, un tu droši vien arī to vēlies aizmirst, tos neskaitāmos uzbrukums, kas tev bija pret tevi vērsti. Tu teici, ka Antoņina Nāševa ir nelojāla pret mūsu valsti. Tevi sauc tur par, sievieti, krievieti, kremlisti, putinisti. Tas tiešām bija ārprātīgi nežēlīgi, un cepuri nos, kā tu visu to iznes un izturēji. Bet apskatāmies, kur mēs esam tagad. Tagad to, ko tu visu izjūti, šobrīd šī retorika tiek izmantota pa labi un pa kreisi pret visiem. Arī to starp šīs konvencijas laikā. Tev ir bieza āda, bet te es ieraudzīju, ka arī mēs kaut kādā ziņā, es nesaku es, tu, bet vienkārši tā sabiedrības aktīvākā daļa sāka izmantot šos pašus argumentus, kā tika vērsti pret tevi, arī pret cilvēkiem, kuri vēlējās kaut cik nopietnu diskusiju par konvenciju
varbūt ne bļaušanas, ne jau visi bija bļāvēji tādā šlesera. Viņi centās Kurš gribēja diskusiju? Ja būtu diskusija, nebūtu tik ātri. Bet tev šķiet, ka tas ir, tu esi pat tam izgājis cauri. Tas šķiet, tas tādi labi ir darīt tādas birkas kārt virsū. Saukt oponentus par kremlistiem. Jā. Redz, kā varbūt tāpēc, ka es esmu izgājis tam cauri un es laiku tam eju cauri. Ja tu palasīji, vienalga kāda, kura man ieraksta vai video komentārus, tad tu redzēsi, tur tas nekur nav pazudis. Vienalga, vai es šobrīd esmu Saeimas priekšsēdētāja biedra un varu pildīt prezidentu aizvietot, ja, prombūtnē. Vienalga, es esmu tur kremlists vai kas tur ir iesūtīts aģents, iefiltrējies. Bet es nekad neesmu izmantojis tādas birkas, un es nekad neapsaukāju visu, ko es varu pateikt, un to es saku ar lielu pārliecību, ka šie narratīvi, kas bija izmantoti un šī debate pret Stambulas konvenciju, viņa ir Krievijas ietekmēta, un to es zinu 100%. Tas nav. Ja kāds man sauc par Kremļa aģentu, tad es atvainojos, kur ir jūsu pierādījumi vai kaut kādas darbības, kas tur atbilst. Bet savukārt, ja es saku, ka šie ir Kremļa narratīvi, tad es varu ļoti skaidri pamatot, kāpēc. Un kā tie tika izmantoti vairākās valstīs, arī tur, kur Stambula netika ratificēta sakotnēji, tad kā pati Krievija izdomāja šo narratīvu, tad, kad pati Eiropas padomē neatbalstīja, neparakstīja par šo konvenciju un tā tālāk. Tā kā līdz ar to man liekas, ka to, kā komentētāji vai troļi vai vēl kaut kādi emocionāli izmanto kādu apsaukājot, tas jau ir vienkārši aizgājis. Bet mēs no tribīnas, es neesmu dzirdējis, lai progresīvie tiešām sauktu kādu par Kremļa aģentu. Tieši tā, bet tā ir tāda sniegpārslinkājs, tāda interesanta parādība, tāda kā, vismaz es esmu apsaukāta no pirmās dienas politikā. Ne tikai pirmās dienas Rīgas domē, tik līdz mēs partiju nodibinājām, tik līdz mēs iedrošinājām vispār kandidēt, tik līdz es pirmo reizi kandidēju progresīviem, nodibinoties uzreiz 18. gadā. Komunisti, marksisti, uzreiz bija, un bija tikai lamu vārdi, kas tik nebija nosaukts. Un mēs esam tam visam izgājuši cauri, esam skaidrojuši sociāldemokrātiju, zaļo politiku, visu mēģinājām ļoti korekti. Un, protams, šobrīd arī redzam milzīgu to naida runu, mēģinam arī risināt to naidas runas problēmas, kā tas, piemēram, mazina vēlmi piedalīties politikā, sabiedriskā dzīvē un tā tālāk. Par žurnālistiem arī domājam, kā tad viņiem mazināt. Līdz ar to mēs par tām reālām lietām. Un te kur politiķi, es nosaukšu viņus tā kā par, labējā flangā vīrieši, vairāk tādi, kuri, droši vien nav vecumā. Tavā vecumā pieņemsim, jā, vīrieši, tavas ādas krāsas vīrieši, kuri nav pieraduši varbūt pie tik naidīgas runas savā virzienā. Un es nezinu, vai tas ir labi vai slikti. Es arī negribētu būt tas cilvēks, kas ir pieredzis pie tā, ka man visu laiku apsaukā. Un tā kā vairs ignorēt. Es to arī joprojām neignorēju. Man tas joprojām nepatīk un joprojām sāp. Bet tas ir vairāk par to, ka tik līdz tas narratīvs vai tā diskusija ir viņu virzienā, tik līdz viņi tāda, kas notiek? Ai, kāda debate, kāda nežēlīga debate, kāpēc mūs apsaukā? Bet to arī prezidents teica. Prezidents arī, tā teikt, vīrietis baltais gados. Bet tas ir par to sajūtu. Un es saprotu viņus tādā ziņā. Viņi jau man sūdzās arī. Tas koridorī notiek. Viņi tur iet, kur mums tā apsaukā, kur mums šitā. Jūs tur mums par kremliniem saucat. Es prasu, kurā brīdī es kaut vienu nosaucu par kremlinu. Jūs gan man esat saukuši, ka es nevienu. Visu, ko mēs sakam un joprojām saka, ka tā ir ietekme, Kremļa narratīva ietekme un varbūt apzināti, varbūt neapzināti. No dažiem. Un līdz ar to tā sajūta, ka tas narratīvs ir aizgājis tādā apsaukāšanās virzienā, viņš nav labs. Bet vienkārši tas ir parāda to, ka mēs dzīvojam šitā apsaukāšanās narratīvā savā virzienā gadiem un kaut kā esam sadzīvojuši ar to. Un, manuprāt, varbūt šobrīd ir īstais brīdis, kad mēs varam atrast kopsaucēju gan tie labējie, kreisie, vienalga kādi par to, ka naida runa īsti nav laba lieta. Varbūt. Es gribu nolasīt dažus citātus un lūkšu tev
uzminēt, kurš vai kura to ir teikts. Tas viss ir noticis, tās runas ir šajā sasaukumā Saeimas, nav ņemti iepriekšējā Saeimas sasaukuma deputāti citāti, tad daži citāti. Pirmais. Saki šauj ārā uzreiz, kā tev šķiet, kurš vai kura to teica. Izrāde turpinās. Smiltēns jau nevar vairs bez Šlesera dzīvot. Nu? Nav nejausmas tiešām. Pagādu, izrāde turpinās. Smiltēns jau nevar bez Šlesera vairs dzīvot. Nezinu, Jurevits? Ainārs Šlesers to teica par Smiltēnu. Es Šlesera runas neklausījos daudz. Es sākumā klausījos, nezinu, vai tu atceries, sākumā es biju tajā sekretāra pozīcijā, sekretāra biedra pozīcijā, kur varēja kadrā redzēt. Un tā kā Šlesers runāja, man tur visu laiku bija sejas tādas man liekas, viens no tādām enerģiskākajām runām. Jā, bet tad es pēc tam vairs nevarēju viņu klausīties, jo man baigi varējās visas iekšas, un tad es negribēju viņam tur liekt. Tu pat runā, kā Šlesers vārās visas iekšas, viņam skaistības nāk no iekšā. Klau, ejam, nākamais citāts. Es uzmanīgi. Kolēģi, seko savai sirdī. Tā ir tāda skaista frāze, vai ne? Reizē arī labs padoms. Tad, kad, piemēram, jāizvēlas kādas krāsas šlips iegādāties. Seko savai sirdī. Nezinu, Ziltiņš. Harijs Rokpelnis. Viens no jaunākajiem, laikam, Saeimas deputātiem. Man vismaz tā šķiet. Nu, te ir viens leģendārs deputāts. Pēc tam sapratīs, kāpēc leģendārs, bet varbūt atcerēsies šādu citātu. Komisija ir strādājusi tik kvalitīvi, ka priekšlikumi nav iesniegti. Komisija strādājusi tik kvalitīvi, ka priekšlikumi nav nemazam iesniegti. Nezinu, Burovs? Nē. Ingmārs Līdeka. Kāpēc Burovs leģendārs? Nē, viņš ir, protams, leģendārs, bet es domāju, Burovam, jo caur viņu komisiju, kad iet, viņš tā kā mēģina tālāk. Jā, lai ātrāk. Tā kā viņš tā kā birokrātija mazinoši, tā kā efektīvi strādā. Okay. Viņš varētu tā teikt. Nākamais citāts. Trešā grupa ir zaļzemnieki. Es saprotu, ka jūsu mērķošanās līdzi vai pakaļ ir absolūti racionāla. Nezinu, Švaivs? Nē, Dīdzis Šmits. Nu, saņemies. Šis būs tāds garāks, varbūt varēs iztēloties. Es vienkārši nemāku varbūt tādās intonācijās, kā katrs no viņiem runā. Jā, vajag aktieri paņemt mums šīs nolasīt. Bet pamēģināsim pēdējo. Ziniet, bija kādreiz tāds populārs teiciens par Neapolu laikam, bet tautā iegājies runāt par Parīzi. Redzēt Parīzi un mirt. Nokļūt valdībā pēdējo reizi, es tā īsi jūs nesaprotu. August, īpaši uz tevis skatos. Tu jau to Parīzi esi redzējis vairākas reizes. Tur nekā tāda nav, lai uzreiz pēc tam mirtu. Mērķoties līdzi var, bet jāsaprot arī konsekvences. Bet tad ir Šmits atkal. Jā. Nu, redz. Par mērķošanos. Jā, tu man šitais bija ar palīdzību iepriekšējā jautājumā. Bet es jāsaka godīgi, es atzīšos, problēma ir tajā, ka esmu prezidija, nevis Saeimas deputāts. Jo aizmugurē sēžot, es sēžu aizmugurē, kas ir aizrunātāji. Un tā problēma ir tāda, ka mums tie tumbas, jā, viņi tā kā uz zāli, piemēram, ja es esmu zālī, tāpēc var redzēt, ka es bieži nesēžu savā vietā, es arī bieži eju zālē. Jo reāli, ja tu gribi paklausīties debatas, zālē var dzirdēt labāk. Un tā kā sēž aizmugurē, ļoti grūti dažreiz var saprast. Ja tur nekliedz tas deputāts, tad nevar saprast īsti, tad jālasa stenogrammas. Ko runā. Bet jā, Šmitam ir tādas radošas runas, es viņas atceros. Šleseram arī, bet es vienu brīdi, kad viņš sāka runāt pa 40 minūtes. Kurš ir labāks runātājs? Šmits varētu būt tāds? Šmits reti runā, tāpēc arī var atcerēties. Vienkārši Šleseru vienu brīdi viņš runāja tik daudz, ka viņu vairs neviens neklausījās. Īstenībā Rosļikovs bija baigi labs runātājs. Viņš runāja ļoti aizķērot emocionāli visus, kas bija baigi traki. Tas bija tik... tas bija ļoti, man ļoti nepatīk. Tu klausies, domāju,
tik labi var noformulēt, visiem iegriezt un katru tā kā aiztikt. Ja tik viņš labā virzienā šito pavērstu to savu talantu, ja? Un tu sēdi domāji, nu kā viņš tā iemācījās vispār un kur? Aizdoms. Okay. Mainam tēmu. Nezinu, vai tu pagūni noskatīties vai izlasīt, bet varbūt virsrakstos esi pamanījis TVNetā. Nesen bija intervija ar Ingu Spriņģi. Viņa jau sen nebija izteikusies par politiku. Viņa šobrīd citās jomās ļoti aktīvi komunicē. Bet Inga Spriņģe teica apmēram šādi, nepretendēju uz precīzu citātu, bet viņa pauda bažas un teica, ka Šlesers vai viņa līdzīgie populisti agrāk vai vēlāk nāks Latvijā pie varas. Ja tā padomā, tad viņiem grūti nepiekrist, jo, ja paskatās par tādiem līdzīgajiem, līdzīgie jau ir bijuši Latvijā pie varas, tas pats KPLV, tur daļa no KPLV vai viss KPLV, viņi jau bija valdībā iepriekšējā sasaukumā. Un arī ar Šleseru tā kā biedēt var, bet viņš arī ir bijis pie varas ļoti īsu brīdi Rīgā, tādā saucamajā Ušakova laikā, bet ilgstošāk arī ministra kabinetā bijis ministrs un tā tālāk. Bet Inga Spriņģe to izteica, to paņēma arī virsrakstos šo visu, kad ir jāgatavojas, kad visticamāk Šlesers un populisti nāks pie varas. Bet to, ko viņi vairāk iztirzāja, bija sadaļa par to, kā populisti ir paņēmuši patiesībā tēmas, kuras būtu jāpaņem citiem politiskajiem spēkiem. Un te es skatos kritiski uz progresīvajiem, jo, ja paskatās, kas ir progresīvo vēlētājs, tad progresīvo vēlētājs ir, mēs tos datos esam analizējuši, cilvēks ar vidējām augstiem ienākumiem, tas nozīmē daudz maz turīgs, jauns cilvēks, pilsētās dzīvojošs cilvēks, īpaši Rīgā. Bet progresīvie kā sociāldemokrātiskā partijai viņai būtu jāizstāv tie cilvēki, kuri visvairāk balso tieši par, piemēram, par Aināru Šleseru. Ja mēs paskatāmies Aināru Šlesera vēlētāji, tas ir cilvēki ar vidēji zemiem ienākumiem, cilvēki, kas jūtas tā kā nostumti no valsts, nevajadzīgi. Un viņus spēja tā kā uzrunāt. Un Spriņģis saka, izskatās, es tā pārfrāzēšu viņu, lai viņi neapvainojās, ka iespējams progresīvie izvēlēs to vieglāko ceļu, doties tādos kultūra karos, kā te mēdz teikt, nevis tā kā domāt par nabadzības mazināšanu. Piemēram, par to, ko tu esi mācījies tādā pašā Londonā, ja nemaldos, vismaz agrāk tu man to stāstīji par nabadzības pārmantojamību un to apli nabadzības un tā tālāk. Vai jūs, es teikšu, jūs nemākat par to runāt, kā Ainārs Šlesers, vai jūs nemākat aktualizēt politisko dienas kārtību? Tu uztver to kritiku, kas nāk no Spriņģes? Es nezinu, vai viņi nāk no Spriņģes. Es droši vien šo kritiku... Manā interpretācijā. Jā, tavā interpretācija, bet es domāju, ka mēs paši sev savu kritiku regulāri sekam. Tā kad paceļās kāds jautājums, pa kuru mēs tur metam visus spēkus un glābt, piemēram, Stambulu, ja? Mēs jau gribētu kaut ko citu darīt. Bet par Stambulu bija tā, ka bija tā kā dīls, es atvainojos uz valdības veidošanu. Tas jau ir izsāpējis, ir pagājis, viss ir miers. Un tā kā, es pat pirmo reizi izdzirdēju, ka Stambula būs aiztikta. Es domāju, bet tas jau nebūs. Nenoticēju pirmā sekundē. Tad pēc tam, protams, jau līdz ar to gribētos jau kaut ko citu darīt. Nevis šeit šajos kultūra karos, bet ja tev vienkārši ir jāizstāv kaut kāds veselais saprats, tas vienkārši spies. Bet es tev piekrītu arī tai kritikai, ka tās nabadzības tēmas mums neiet. Neiet varbūt tādā ziņā video vai Instagram vai TikTokā tik populāri, vai viņus neviens neveido. Par rīcībām un darbiem. Īsti neveido, bet rīcības un darbiem. Paņemam iepriekšējo budžetu. Viss iepriekšējais budžets bija, arī mūsu debata par budžetu īstenībā bija diezgan laba un arī varbūt vēsturiski retais gadījums, kad koalīcijas partija, kas mūsu gadījumā bija progresīva, tik aktīvi debatē par budžetu, otrā lasījumā tik daudz aizstāv un reklamē un tā tālāk. Un tur ļoti daudz bija tieši tie pretnabadzības soļi, piemēram, tie paši nodokļu reforma, jā, ar lielāku minimālo, neapliekamo minimumu, ar
pensijām arī lielāku neapliekamo, ar iespēju strādāt vairāk un saņemt arī pabalstu bērnu. Un kaut kādi tādi elementi, es tagad visu neatcerēšos, bet tieši viņi bija vērsti uz to nevienlīdzības mazināšanu. Mēs ļoti, ļoti, ļoti gribējām. Bet es domāju, arī jāpaskatās uz to, par ko mēs atbildam. Par ko mēs šobrīd atbildam? Par kultūras ministriju, par aizsardzības ministriju un par satiksmes ministriju. Satiksmē, kultūra arī tur var. Gribi. Kultūras pieejamības jautājumi. Jā, tieši tā, bet par to ir runāts. Bet vienkārši tas nav seksīgi. Nav seksīgi, ja viņi tieši tā. Vai, piemēram, Rail Baltica vai Air Baltics lido, jā, bet ko tu tagad Air Baltics vēl lido, jā. Bet tā kā... Bet tā kā tu parunā par to neapliekamu minimumu, to pašu, tā kā baigi neinteresē. Mēs tur reāli, es atceros, taisījām video, paskaties šo vāju, viņam vienmēr tur. Jā, bet tie video atkal bet labi, paskaties uz to pašu, es atļaušos nosaukt viņu par proklamisku partiju Suverēnā vara, ko es esmu pamanījis. Vienkārši viņi salīdzinoši maz runā. Droši vien, ka ir mācījušies no iepriekšējiem visādiem PCTV un saskaņām. Viņi salīdzinoši maz runā par krievlodīgo jautājumiem, par divvalodības jautājumiem un tā tālāk. Viņi reāli ņem sociālus jautājumus. Labi, es vairāk skatos uz Rīgu, ko viņi šobrīd dara, jo viņi pārstāvēt Rīgā. Viņi tur vāc parakstus pret krematorijas, kaut ko viņi tur vāc. Viņi reāli brauc uz Bolderāju kaut kādas parakstus vāc un tā tālāk. Es redzu, kā viņi manipulē ar iedzīvotājiem, bet viņi ir iemācījušies uzrunāt. Viņi ir iemācījušies uzrunāt. Šī ir baigā taktika. Klausies, atceries arī Rīgas domas laikus, ka mēs vadījām sociālo lietu komiteju. Kāpēc es pieminēju tās ministrijas, kuras mēs vadām? Mēs darījām reālas, superīgas viestura vadība lietas, kas bija vērstas uz nabadzības mazināšanu, uz palīdzību visneaizsargātākām grupām. Mēs mēģinājām par to komunicēt. Tas kādam vispār interesēja? Nē, izņemot viesturu mūsu frakciju, kuri par to runāja. Tas tā kā nevienu, es nezinu kāpēc, bet viņi runā, jo mēs nerunājām manipulatīvi. Mēs runājam no tā, kāpēc sabiedrībai kopumā ir labāk, ja ir mazāk nevienlīdzība, lai ir neaizsargāts grupas, ir aizsargāts, lai ir tas pilvens vai nedrošības, lai kādam, ja pēkšņi notiek, viņam ir iespēja, tā teikt, atgūties un atgriezties pie darba un tā tālāk. Bet mēs nerunājam tā manipulatīvi. Un kāpēc mēs nerunājam? Jo mēs nekad nebijām tādi. Vienalga, cik mēs būtu tur jauni un karsti un tur vēl kaut kas, mēs nekad neesam runājuši. Mēs mēģinām atcerēties, labi, ka mēs bijām ārpus parlamenta, mēs stāvējām pie Saeimas ar plakātiem par to nabadzības budžetu un taisījām. Bet arī tur mēs bijām korekti, mēs rādījām ciparus. Veselības reforma tāpat tika nokancelēta. Bet šobrīd, kā tu runāsi populistiski par to, ja tu esi tajā pašā valdībā, tu saproti, ka veselība ir... Populistiski uzrunājoši, tā, ka tu uzrunā, bet labi. Nē, bet es vienkārši gribēju tos, man šķiet, ka visādi, tas nav tikai Latvijas stāsts, ka, ja mēs paskatāmies, ka tādi centriski kreisie spēki, viņi kaut kā atsakās runāt tieši par šiem sociālajiem jautājumiem, viņi aiziet, jo te ir tā kā, aiziet daudz vienkāršāk un mobilizēt. Manuprāt, ir kauns runāt. Manuprāt, ir kauns runāt vispār par nabadzību un vispār cilvēki, kas ir nonākuši kaut kur aktīvi sabiedriskā dzīvē, viņi jau droši vien paši, vai ir iespējams ir nākuši no nabadzības, bet šobrīd, mēs zinām, būt sabiedriski aktīvam ir baigā privilēģija vai būt politikā, atļauties. Šis jau arī parāda to mūsu nevienlīdzību. Tu vari atļauties būt sabiedriski un politiski aktīvs, ja tev ir iespējams vai citā darbā un nodarbē nopelnītas naudas, vai tu esi no ģimenes, kur var atļauties, vai tev ir kāds atbalsts, vai partneris un tā tālāk, kas tevi atbalsta. Tā ir baigā privilēģija. Un līdz ar to tu nonāc tādā situācijā, ka tu esi jau privileģētā stāvoklī, un tu domā, mums ir tā nabadzība, kur tu redz, viņa ir drausmīga, un tiešām mums joprojām ir diezgan slikti. Un tu domā, kā tu par viņu runāsi, bet tu esi tāds jau kaut kāds rekur tagad sēdi skaistajā krēslā, un kā tu tagad par to nabadzību runāsi, un tev tā kā bišķiņi ir, šobrīd es domāju, tīri psiholoģiski iespējams, tev ir tāds, ka tu līdz galam nevari to aiznest, un tad tu mēģini to runāt aiz slēgtajām durvīm, nevis tā, populistiski kaut ko. Pieņemot lēmumus, piemēram, tu skaties tā kā reforma nodokļu, tad tu skaties, lai vairāk iegūst no tā, mazāk
pelnošu grupa. Bet es izteikšu hipotēzi, ko es neesmu pats izdomājis. Es viņu nedaudz no viena ārzemju cilvēka izklausījis, kā viņš raksturo šo. Un atkal tas stāsts ir par birkām, ka šie progresīvie spēki izvairās no šīm tēmām runāt un aktīvi iestāties, jo viņiem ir piekārtas birkas, ka jūs neko citu nemākat, kā tikai sadalīt svešu nopelnīto, jūs esat komunisti. Ja paskatīties, tas pats Trumps, kā ardījās iepriekšējās vēlēšanās, tur arī bija kultūra kara tēma, bet tikko tika runāts tur to saucamo Obamas veselības modeli un tā tālāk, jūs esat komunisti un tā tālāk, kā pašas kreisās kustības šobrīd pasaulē tā kā baidoties no tā, ka galēji labēji, ja viņas slānīs saukās par pārdalītājiem un komunistiem, viņi paši kaut kā neviļus atsakās no šīm tēmām un aiziet uz tās kultūra kara tēmas, jo tā ir ērtāk, kur viņi var dot it kā pretī. Tas varētu būt viens no variantiem. Bet jāsaka godīgi, ka ne tikai kreisie nerunā par tām tēmām, arī labēji iespējams savas tēmas konservatīvi. Es domāju, spēki, kas varētu normāli runāt par, piemēram, labējas ekonomikas principiem, kaut kāds brīvāks tirgus, visu regulējums, mazāk valsts iejaukšanās ekonomikā un tā tālāk. Iespējams, vai ne tur par privātu apdrošināšanu vairāk nevajag veselības universālo nodrošinājumu valstī. Vai ne tādas politiskas tēmas, viņš jau arī nerunā. Viņi ir atdevuši arī populistiem, iespējams, ja varētu būt tādi nepopulistiski labējie konservatīvie spēki, bet viņi jau arī savus jautājumus ir atdevuši, teiksim, populistiem, un tad viņi runā tur par migrantiem vai par tiešām tā Stambulu vardarbību, vēl kaut ko, vai tad viņi runā par ekonomiku? Arī nerunā. Bet pastamies arī tos labos piemērus. Tikko bija Ņujorkas vēlēšanas, un Ņujorkā uzvarēja, kā mēs zinām, jauns mērs, Zorans Mamdani. Es neesmu vēl iemācījis viņu vārdu atzīšu. Viņš nāca ar ļoti kreisu ekonomisku politikas piedāvājumu. Es te negribu viņu apspriest, jo man arī šķita daudz, kas tur populistisks no viņa, ko viņš tur saka. Tur sākot no sabiedriskais transports pilnīgi Ņujorkā, viss bez maksas, tur bērnu dārza pieejamība. Amerikā mēs zinām, kā ir bērnu dārza atbalsta programma. Tur gan visiem bērniem būs bērnu dārza. Tālāk ļoti, manuprāt, drosmīgi, nezinu, vai īstenojami dažos gados tādi solījumi. Bet es nedaudz savādāk gribēju šo jautājumu paskatīties to Ņujorkas mēru. Es paskatījos, kā reaģēja mūsu progresīvie. Nezinu, vai tu pamanīji, kad viņi ievēlēja pirms pāris nedēļām. Progresīvie skrēja viņu apsveikt. Vairāki redzami ministri, biedri, līderi, tā kā mūsējais ir uzvarējis, bet principā šis cilvēks ir, viņam pirmie soļi politikā, pirmie redzamie lielais amats, Ņujorkas mērs, cilvēks tāds nezināmais, kā viņam soksies ar solījumu izpildu tā tālāk. Bet nav tā, kad mēs kāpjam, jūs kāpjat uz tā paša grābekļa, ko paša Nacionāla apvienība, es atceros, kā priecājās, kad Orbānu ievēlēja, kāds viņš malacis cīnīsies pret imigrantiem un tā tālāk. Bet ja te pēkšņi Mamdani nākotnē pasaka kaut kādu muļķību, kā amerikāņiem dažreiz izdodās, nezinu, par to pašu Ukrainas, Krievijas karu vai kaut ko tam līdzīgu, nebūs tā, ka jākoš pirkstos? Nav jausmas, es neesmu apsveikusi nevienu bērnu. Viesturi izņemot, varbūt apsveic ar ievēlēšanu. Bet, es droši vien nestanu. Bet varbūt tiem, kas apsveic, viņiem ir kaut kas vairāk zināms. Jo man ir maz zināms tikai to, cik tālu, tik kā īstenībā ar kreisām idejām, vai ne, un ievēlēts, kas ir, manuprāt, laba ziņa mums, un ar to var papriecāties, bet kas tur tālāk sanāks. Bet es gribēju tev tā kā jautājumu formulēt to, ka viņam bija tā populistiskas idejas, un tu uzreiz, es jūtu, ka tu tā kā esi jau pastrādājis Rīgas domē pārāk ilgi, lai sāktu vērtēt visas kreisas idejas pašvaldībai jau tādas, kuras ar lielo kreiso vīziju pat populistiskā. Var just, ka tu esi bijis pie varas Rīgas domē un saprot, kas ir reālas lietas un kas nav reālas.
taustāms. Bet rekur tas ir tas, kas arī pietrūkst varbūt mums, jo mums tiklīdz parādījās pieredze pie varas, mēs esam pazaudējuši to populismu, kas mums pirms tam bija dabisks populisms, nevis tāpēc, ka mēs solījām neiespējamo, vienkārši bet tāpēc, ka mēs tam ticējām. Jā. Un tur jau tā lieta, ka mēs šobrīd it kā pat gribētu ticēt daudzām lietām, piemēram, tais pašām, taisnīgākiem nodokļiem, progresīvākiem vai iespējams labākai pieejamai veselības aprūpei. Mēs to gribam, mēs tam ticam, bet mēs to nesakam, jo mēs baidamies nepiepildīt solīt. Tā nebūtu kā var nesolīt, jā. Bet nevar jau tā, un tie vispārējie spēki, par kuriem tu saki, kurus izmanto valsts, viņiem vienalga, ka viņi nepiepildīs. Viņi vienkārši bļauj, viņi ies pasaka, mēs esam pret krematoriju vai kaut ko būvniecību, mēs jums tur šito palīdzēsim, šito sakārtosim, vai nezinu, Petrāvičs brauc tur pie nabagiem tiešām pensionāriem vai kaut kādām retām ģimenēm, kuras tur atstātas novārtā, varbūt daļēji ar socdienesti, tur nav vispār iesaistīti, viņi nevis palīdz, brauc pie socdienestiem, vēl kaut ko, viņi brauc tur video uzfilmē. Viņiem ir vienalga reāli uz tiem cilvēku, uz tām cilvēku dzīvēm vai tai kopējo sistēmu. Tu savukārt skaties no tā, ko tu vari reāli izdarīt, ko tu vari piepildīt, un tāpēc tikai to mēs arī solīsim. Tur tā problēma, ka mēs, un pret mums izmantos ļoti daudz arī pret demokrātiskiem spēkiem kopumā. Un tas ir gan par kreisiem demokrātiskiem, gan par labējiem. Nesaka, ka mēs te īpaši esam un tie labēji spēki nav demokrātiski. Arī labēji spēki ir demokrātiski, bet pret mums izmantos to terminoloģiju ļoti populistiski, tās sāpīgas tēmas taustīs, un to metīs, un cilvēki uz to rēģēs emocionāli. Savukārt mēs nevarēsim pret populismu atbildēt ar populismu un būsim ļoti tur tādi, šo nevar īstenot, šis ir iespējams 2 gados, nē. Un tad ir jautājums, vai ar šādu retoriku mēs varētu uzvarēt un neļaut pie varas nākt populistiem, vai nē? Jo es atceros 18. gada vēlēšanas ļoti labi. Es atceros visu kampaņošanu, kā cilvēki bija sajūsmā par KPV. Kādā sajūsmā tu viņus satiec uz ielas, un mēs tikko nodibinājām, tu atceries. Mēs kampaņojam ļoti daudz ielas un runājam ļoti daudz cilvēkiem. Es atceros, mēs runājam, mēs stāstījām mūsu idejas. Viņi tāda, jums ir foršas, pareizi, bet šobrīd es pa KPV, viņi arī kaut ko tur līdzīgi saka, bet forši. Un es saku, visu saliksim cietumos, visu atlaidīsim. Es saku, lūdzu, tikai es vienkārši, mans uztraukums nebija pat par KPV ievēlēšanu. Man uztraukums bija par tiem cilvēkiem, kas plānoja par viņiem balsot. Ka viņi pēc tam būs atkal vīlušies politikā un vairs nekad nebalsos. Jo viņi samobilizēja, un tas pats būs ar jebkuru populistisko spēku. Viņi samobilizēs, cilvēki sabalsos, un pēc tam viņi visus uzskata par meļņiem un zagļiem, tāpēc, ka neviens neko neizpilda. Jo viņi beigās nobalso par tiem, kuri, protams, nevar. Nekas nāks jau nākamie un vilsies, un būs tā kā jauna nākamās tāda dzirkstošā vīna pudele, ko atkal korķēs un cerēs, ka šis būs labāks nekā iepriekšējais. Bet, Klau, izejam caur tādai spēlei ātrie jautājumi. Viņi tādi vērsti uz nākotni, pa prognozēm. Ja vari atbildi tikai vienā teikumā, es ātri lasīšu to ātri atbildi. Klau, kā tev šķiet, vai Avenam tuvākajos gados tiks uzsākts process par Latvijas pilsonības atņemšanu? Nē. Vai tu... Es varu pielikt, diemžēl. Vai tu par vēlu jau. Vai tu nožēlo, ka piekritāt iet kopā vienā valdībā ar ZZS, vienā koalīcijā? Nē. Es joprojām uzskatu, ka ne Stambuls ratifikācija, ne partnerības, vismaz tās pakotas dažu likumu pieņemšana, un ne arī veselības aprūpe toreiz vajadzīgi 300 miljoni, piši mazāk, 90 nebūtu iespējami, ja nebūtu šī valdība. Jā, un līdz ar to tas bija tā vērts. Arī tā cīņa šobrīd drausmīga par Stambulu arī ir tā vērta, jo pa tiem 2 gadiem tomēr ir daudz kas mainījies un daudz kas aizgājis. Ejam tālāk. Vai Armands Broks pēc gada kļūs par ekonomikas ministru? Labs jautājums, klausies. Es kaut kā gribētu uzreiz teikt, nē, bet tad es aizdomājos to visu populismu pārējo. Varētu būt. Labi, es neprasīšu, vai viņš kļūs par labu ekonomikas ministru, prasu, vai viņš kļūs par ekonomikas ministru. Jā, tā kā es saku. Vai Edgars Rinkevičs kļūs par prezidentu uz 2. termiņu? Šis labs. Es neprasu, kā tu balsosi. Es prasu, kā tev šķiet. Jā, paldies. Redzot tos manevrus, kā tev šķiet? Labs jautājums. Es godīgi sakot, man šķiet, ka jā, joprojām, jo vai ko viņš teiktu tagad, un dažādi es tiešām negribu vērtēt pēdējā laikā tīpaši izteikums.
Tur viņš mēģina, protams, tā kā teikt. Gan. Bet man liekas, ja viņš noturēs vēl to sabiedrības atbalstu... Labi, bet tu taču labi saproti, ka nav runa tikai par sabiedrības atbalstu. Nē, bet šis ir baigi... Šleseram par to atbalstu viņa vēlētājiem. Arī taisnība, jā. Bet es to kopumā, es vienkārši domāju par mums. Iedomājos, ja pat tev kaut kas nepatīk, bet ir kaut kāds kandidāts, kas plus mīnus patīk tur visiem, un ir kaut kas tur dīvains, nezināms. Tad visdrīzāk mēs atbalstītu to, kas ir zināms jau un kurš plus mīnus patīk. Mēs zinām, kā Levits arī uz šo cerēja. Bet labi, iesim tālāk. Ar cik balsīm parlamentā apstiprinās 2026. gada budžetu? Cipars. Nosauc ciparu vienkārši. 51. Okay. Nē, esi optimistiski. Vai Evika Siliņa būs jaunās vienotības premjeras kandidāta? Jā vai nē? Divas iespējas. Šis ir atkarīgs no tā, mēs zinām, protams, bet kā tev šķiet? Tu saki, mēs zinām. Tev jāzina, tu aizklāsi zina. Viņa būs vai nebūs? Mēs zinām, Es domāju, ka būs tomēr. Okay. Un tāds daudz nopietnāks jautājums. Vai 2026. gadā karš Ukrainā beigsies? Pēc tā, ko dara Krievija šobrīd, neizskatās, ka vienalga, kas notiktu, viņi droši vien to karu neizbeigtu. Bet varbūt kaut kāda pauze vienīgais. Viņi uzliktu pārgaru. Visticamāk, diemžēl nē. Neliecina vismaz nekas no tā, ko gan Trumps dara, gan to, ko Krievija turpina darīt. Tur neizskatās. Šodien Vitkaus iespējams tiksies Turcijā ar Zelenski. Kaut kādu pauzi viņi iespējams varētu uzlikt, bet tas atkal beigsies. Un noslēgumā. Antoņina, es ļoti labi zinu, tu daudz ko esi teikusi, un man liekas, tu par maz to saki. Tu varbūt atkal līdzīgi kā tu man nabadzības stāsti, tu nedaudz par to kautrējies. Es, piemēram, lepojos. Es zinu, ka tu nāc no Zoltūdas. Es šo jautājumu kā nelielu smaidu, bet es tādu viņu ļoti nopietni vēlos uzdot. Man šķiet, ka tur ievēloties Saeimā, iesēžoties prezidijā, tur vēl tās žargons starp jums, jūs tur sajat prezidijā. Jūs kaut kur zaudējat tās, es nesaku tu, bet sabiedrība tā uzskata, ka jūs zaudējat to savu saikni. Pastāsti, kādas tev ir tagad sajūtas, ko cilvēki Zolitūdas virtuvēs runā? Tiešām domā, ka viņi runā par kādām tēmām viņi runā? Labs jautājums. Es domāju, ļoti... Tieši Zolitūdas virtuvēs. Tieši Zolitūdas virtuvēs. Labs jautājums. Es domāju, ka viena tāda nepatīkama lieta, ja nopietni, tad man ir sajūta, ka Zolitūdas virtuvē mazāk runā. Arvien mazāk par politiku, arvien mazāk par sabiedriskām lietām. Un tas nav labi. Manuprāt, tas parāda to, ka mēs kaut kādu daļu sabiedrības esam paguvuši marginalizēt vai tā kā, bišķiņi tādu noslāpēt, kaut kādā ziņā. Protams, esmu zaudējis saikni ar realitāti, jo ar mani vairs neviens Zolitūdē nerunās par tādām lietām, kas viņiem reāli rūp, man liekas. Es domāju, tā... Tu domā, viņi tev atpazīs? Nē. Aizies uz viņu pagalmiem, parunāt? Nē, viens neatpazīs. Nē, protams, tā, jā. Bet es domāju, tā tie, kas zina mani, tie nerunās jau tā. Bet, teiksim, runājot ar, taksistiem, vai ar kādu, tad tur dzird, ka runā visu kaut ko. Runā, protams, par to, ka ir kaut kāda nosacīta, starp citu, tā rietumi versus austrumi kaut kāda cīņa. Par to runā. Ir sajūta, ka īsti nav kaut kāda tāda plāna ekonomiskas izaugsmes, piemēram, varbūt tādiem vārdiem neobligāti, bet tā kā par šo. Viņi varētu runāt arī par neizdevušos valsti, kaut ko tādu. Jā, es domāju, ka varētu runāt. Vispār dažādi runā, bet kas ir interesanti, ka tagad, kad bija šitais viss Stambuls stāsts liels, arī Zoļika virtuvēs sāk runāt par to, kas ir Stambuls konvencija. Pirms tam, manuprāt, neviens nav runājis par šo. Nezināju, jo līdz manim nonāca arī no Zoļika jautājumi par to, bet par ko tad īsti ir tā Stambuls konvencija? Pēkšņi
no cilvēkiem, kuri, manuprāt, nekad mūžām nebūtu pievērsušies vispār politikai. Tā kā kaut kas labs no šīs visas diskusijas ir bijis. Tas ir interesanti. Varbūt par vardarbību virtuvē arī sāk runāt vairāk vairāk runā līdz ar to nekā būs darīt. mazāk vardarbību. Paldies tev liels par sarunu. Paldies tev.